Atrisināsim šo teksta uzdevumu soli pa solim. Pirmais, rūpīgi izlasām uzdevumu, uz rokkoncertu tika pārdots 2430 biļetes. Fanu zonā pārdeva par 750 biļetēm vairāk nekā sēdvietās. Cik biļešu tika pārdots fanu zonā? Tātad pārdotās biļetes sēdvietās plus 750 ir biļešu skaits fanu zonā, un vēl jāpieskaita sēdvietās pārdoto biļešu skaits, un viss kopā vienāds 2430. Mēģini izveidot vienādojumu. Izskatās, vienādojums ir gatavs, sākam risināt ar skaitļu un nezināmo pārnesi un pildām matemātisko darbību. Vēlreiz pārnesam skaitli pa labi, padomā kā un skaties tālāk. Pārnesam divnieku pa labi, mainot darbību uz pretējo, un iegūstam skaitu, cik biļetes ir pārdotas sēdvietās. Tagad mēs varam iegūt fanu zonā pārdoto biļešu skaitu, sēdvietu biļetēm pieskaitot skaitu, par cik fanu zonā pārdoto biļešu skaits bija lielāks. Tātad fanu zonā ir pārdots 1590 biļetes. Nesteigsimies, pārbaudīsim savus aprēķinus, ievietojot x vērtību vienādojumā. Ok, mums ir taisnība. Atceries, tavu panākumu atslēga ir regulāra spēle lineāro vienādojumu risināšanā.